Esat sveicināti visi mani mīļie skatītāji. Paldies, ka esat visu šo gadu garumā man te uzticīgi. Skatāties manu kanālu. Šodien izdarīsim sekojošu lietu. Izbrauksim cauri vienu no maršrutiem, kur tikko nesen brauca viens no apmācāmajiem maniem. Tādu kā bija eksāmenā. Tad nebija pirmā reize eksāmenam, brauca jau otro reizi. Un līdz ar to tur speciālie manevri nekādi nebija. Tā kā apskatīsim, kur izkrita, un tad izdarat secinājumus paši. Tālāk vēl, ko jūs varat darīt, droši piesakojiet mums Instagramā un Facebookā mūsu šai motoskolas, autoskolas lapai. Tur mums ir regulāra informācija par to, kad mums ir jaunas grupas. Jaunas grupas mums ir praktiski katru mēnesi. Tā kā, ja tev ir vēlme mācīties B kategoriju vai A kategoriju vasarā, tad droši tātad nāc pie mums piesakies tai pašā Instagramā vai Facebookā, droši raksti ziņu. Mēs to noteikti zibens ātri mēģināsim atbildēt uz visiem taviem jautājumiem un palīdzēt ar iestāšanos. Tā kā ar pašreklāmu esam tikuši galā un esam jau reiz, kur tepat pie CSDD, viņš ir. Izbraukšana ātrā, protams, pa vārtiņiem, pa labi. Eksāmena sākumā tiem, kas ir pirmo reizi tur iet, noteikti būs kases aparāts jāizpilda, jāpieskarās pie šī te kases aparāta. Tātad imitācijas, butaforijas, saucat viņu kā gribat, pieskarsieties pie tās, neaizmirstat par neitrāls stāvbremze, pieskārāties un tikai tad darat visu tālāk, piebraukšana loģiski līdz plecam. Nu, lūk, un tad eksāmenā tika braukt šeit, pa Bauskas ielu, nekas sevišķs, braucām taisni, nekādi manevri jāizpilda nebija. Viss, kas jums ir jāizdara, ir jāievēro smuki 50 km/h, ja? Un cenšaties nevilkties tur uz 40 vai 45 īpaši pie nosacījuma, ka jums neviena priekšā nav. Ja, tad tas nebūtu nevienā brīdī vēlams, ja, ka jūs tur braucat pēkšņi 45, pilnīgi bezjēdzīgi. Ja? Nu, izņemot gadījumus, tad, kad mums ir varbūt kaut kāds tur baigākais sniegs, te nav īstīrīts, ja, tas turpmāk arī būs. Ja šīs te lietas nav, tad varbūt tur varētu būt runa par kaut kādu ātrumu samazinājumu, bet pieņemsim tā kā tagad tāds pussauss asfalts, tad nav jābrauc uz 45 tālāk. Libija jānogriežas pa labi, virzienrādītājs jāparāda un smuki mierīgi izbraucam. Šeit zīme dodiet ceļu, paskatāmies, vai no šīs te pusītes mums neviens nebrauc, paskatāmies pār plecam, spogulī, braucam tālāk. Vēl vien tieši tāda pat situācija, jādod ceļš. Nu, mēs te esam pietiekoši tālu, viņš joslu nemaina, līdz ar to izbraucām smuki mierīgi ārā. Tālāk tika dots norādījums braukt virzienā uz Siguldu. Mēs laicīgi nomainam joslu, lai nesēdētu aiz trolejbusa. Un atgriezīsimies savā joslā atpakaļ. Tad joprojām mēģinam braukt ar šiem te 50. Nu, šajā gadījumā es izbraukšu pa kreiso joslu, jo neskapēc labajā pusē te baigi daudz stāv. Jūs varat braukt eksāmenā pa labo pusi, varat braukt pa kreiso, kā jums var patīk. Loģiski, ka uzsākt grūtāk būs no kreisās, ja? Un tad, kad jūs sākat no kreisās, tad attiecīgi jūs braucat iekšā vidējā joslā. Vēl pieskatat, vai tiešām šie te no labās puses, kas brauc, viņiem arī ir opcija iebraukt vidējā joslā. Ja? Labās rokas likums tajā brīdī strādā. Ja viņš izdomās, ka viņš laidīs līdz 3. joslai, tad jūs viņam tīri teorijā, praksē, tā teorijā traucēt nedrīkstēt. Ja? Es nezinu, cik ir jābūt gudram, lai no labās joslas mēģinātu ieraut tajā 3. Tas būtu tāds stulbs gājiens, bet, fakts kā tāds ir tāds, ka jūs pieskatat visas šīs lietas. Šeit jūs varat pārkārtoties, varat nekārtoties, darīt tā kā es. Varat braukt pa to pašu labo pusi, 50 km/h, joprojām braucam. Paskatījāmies laicīgi visas lietas. Redz, kur izskatās, ka ir bijuši parkoties. Tad attiecīgi viņi tur ir noparkojušies tālāk. Tātad sekojam joprojām Siguldas virziens. Zīme bija tur nedaudz atpakaļ.
un mierīgi braucam uz 50 šeit augšā. Parādījām visus virzienrādītājus, nogriezāmies. Tagad, redz, kur zīme dod ceļu, tas nenozīmē, ka ir jābremzē. Mierīgi, ieraudzījām, mums ir ieskrēņa josla, ieskrienamies uz 70, jau bija zīme 70, un iekļaujamies satiksmē. Tālāk jau ir jūsu brīva izvēle. Ja joprojām ir jāseko virzienam uz Siguldu, tad mēs pilnīgi mierīgi varam braukt tā kā tagad aiz smagās mašīnas. Nu, protams, ka ievērojat distanci, nelienat pārāk tuvu. Ja viņš brauc uz kaut kādu, nezinu, tur, pieņemsim 65, ja? Tad pilnīgi droši pārkārtojieties, ja ir brīva vidējā josla, braucat pa šo te vidējo joslu. Ja nu viņa brīva nav un tur brauc visi baigā ātri, nu tad varbūt arī nelienat. Bet mans ieteikums būtu tomēr pie iespējas apbraukt šādu te lēnāk braucošu smago mašīnu vai vienalga kādu mašīnu. Nav nozīmes, tā ir smagā, vieglā, autobus. Tātad jebkurš no šiem transporta līdzekļiem būtu vēlams viņu apbraukt pietiekoši ātri apkārt. Tālāk, joprojām sekojam Siguldas virzienam šeit. Viena no kļūdām bija tas, ka turpināja cilvēks braukt nevis 50, bet turpināja braukt tur 65 vai 64. Samazinājām smuki ātrumu līdz 50, braucam uz 50. Tālāk šeit zīmē jau redzējāt Sigulda, šī josla, 11. novembra krastmala, blakus josla. Ja jūs pārkārtosieties uz to joslu, visdrīzāk šeit uz Siguldas virzienu joslu jūs atpakaļ netiksiet. Nu, un cenšamies smuki braukt pa vidu joslai, ja, tā tad neizpildīt tur kaut kādus baigākos manevrus. Atcerieties, ka pa balto nepārtraukto līniju jūs braukt nedrīkstat, ja šķērsot viņu drīkst tikai un vienīgi 2 gadījumos. Un tie ir, pabeidzot apdzīšanas manevru, ja tas uzsākt pie atļaujošā ceļa apzīmējuma, vai arī stāvvietās. Ja. Tātad visos pārējos gadījumos nepārtraukto līniju mēs tā kā šķērsot nedrīkstētu. Nu, lūk, tad joprojām sekojam tātad virziens uz Siguldu. Šajā brīdī tika dota komanda, ka ir jāapgriežas braukšanai pretējā virzienā, ja? Un tātad tas bija jāizdara regulējumā krustojumā. Tātad mierīgi ieskrējāmies 70, uzņēmām ātrumu. Tālāk pārslēdzam pārnesumus, visas lietas, un tad pārkārtosimies, tā kā mums ir jāapgriežās pāri visām joslām. Uz 3. joslu pārkārtosimies. Šeit jūs varat darīt tā, ja jums šeit ir jāapgriežas, varat izmantot apgriešanās vietu, bet ja jums tika teikts apgriezties speciāli krustojumā, tad jūs braucat līdz krustojumam. Šeit ātrums mums jau ir samazināts, ieslēdzam kreiso virzienrādītāju, labā josla aizbrauks taisni, šī te, pa kuru braucam mēs, ir iespēja apgriezties pretējā virzienā. Un šeit lūdzu esat uzmanīgi ar to, ka, tā kā jau jūs redzat, mums ir ceļa zīme tikai taisni, attiecās uz pirmo krustošanās vietu. Šai te krustošanās vietai pārbraucam pāri un nogriezīsimies uz mazās krasta ielas, brauksim pāri, nu, garām, gar molu, tātad pa mazo krasta ielu, un tad jau tā kā, lai mums ir jāizpilda pilnībā šī te apgriešanās braukšanai pretējā virzienā, uzreiz pie pirmās iespējas mēģināsim izbraukt uz krasta ielas atpakaļ. Šeit tā apgriešanās jums ir tāda ļoti salīdzinoši droša, tāpēc, ka tajā brīdī, kad jūs apstājaties, nu, es atvainojos, nevis apstājaties, bet tad, kad jūs uzsākat braukt, uz krasta ielas signāls ir sarkanais, un īpaši, ja jūs esat 1., 2., 3. mašīna šajā te krustojumā, tad jūs uzsāksiet kustību, jums tur pilnīgi brīvi pietiek laiks. Tas nenozīmē, protams, ka mums vajag uzreiz automātiski braukt lēni vai tur, nezinu, samazināt tur ātrumu vai nekur nav jāsteidzās, bet mēs cenšamies braukt pietiekoši ātri šajā brīdī, ja? Tā, nu tad te var sanākt gaidīt pietiekoši ilgi, tāpēc vēlams būtu ieslēgt neitrāls, ja? Atlaist sajūgu, mierīgi pieturam bremzes. Ja ir auto hold funkcija, varam ieslēgt auto hold funkciju, protams, viņai ir jābūt aktivizētai, vai arī vienkārši ieslēgt stāvbremzi, un tad jūs varēsiet atbrīvot arī bremžu pedāli un mierīgi tātad atpūtināt kājas, ja jums viņas ir sagurušas, bet, nu,
Domāju, ka vajadzētu būt pietiekoši fiziski sagatavotiem, lai izpildītu visu šo pasākumu vienā piegājienā. Nu, lūk, un tad, ja jūs šeit stāvētu uz sarkanā, vienmēr tur brauks, ja nemaldos, tie pirmie, kas nogriežās pa kreisi uz Krasta ielas no mola. Pēc tam brauksim mēs. Tiem, kas brauc no mola un griežās pa labi, viņiem ir papildu sekcija. Ik pa brīdim gadās, ka kāds rauj priekšā, tāpēc mans ieteikums ir tad, kad jūs izveicat šo te apgriešanos, jūs varat ieņemt jebkuru joslu, bet es jums ieteiktu ņemt kreiso. Ja, tātad kreisā josla būs daudz labāka. Nu, lūk, tātad uzsākām apgriešanos un griežamies kreisajā joslā iekšā. Uzņemam tagad ātrumu. Un tātad 50 km/h. Braucam, ieslēdzam kreiso virzienu rādītāju, pārliecinamies par drošību. Griežamies virsū. Šeit tātad vēlreiz. Spogulis signāls, paskatījāmies, nu, kā jau es teicu, diezgan droši viss tas pasākums ir, tāpēc, ka tur ir sarkanā gaisma, ja? Nu, lūk, šeit ar atļautais ātrums 70, braucam uz 70, cenšamies šo te ātrumu sasniegt, vēlams jau pa ieskrēņu joslu, lai jūs brauktu, nu, un šeit 50, tātad samazinājām attiecīgi uz 50. Tālāk jau pārnesam izvēlēties attiecīgi ātrumam, ja? Es ar šo konkrēto transporta līdzekli braucam ar trešo, jo mums ir 1800 apgriezieni, 50 km/h, nu, pietiekoši adekvāti. Piedāvā mašīna, protams, slēgt ceturtajā, bet nav veselīgi ne motoram, ne visam pārējiem. Ja jūs braucat ar 50, tur nezinu, 2 un jums ir 1200 apgriezieni motoram, tas īpaši veselīgi nav. Īpaši, ja jums vajadzēs pēc tam uzņemt ātrumu kaut kādā brīdī, ja? Vai arī, teiksim, sāksiet bremzēt, jums momentāli jāspiež sajūgs ir, ja? Nav šīs te motora bremzes nevienā brīdī, ja? Tātad jums nebūs laiks, būs vienmēr sajūgs ar bremzēm. Tā arī nevajadzētu tā darīt. Tas ir tāds slikts piemērs. Nu, lūk. Tālāk nogriežamies uz Jēzus baznīcas ielu, tā ir tātad pagrieziens pa labi, nogriežamies uz turieni, pārliecinamies spogulī, paskatāmies, vai neviens netriecās no šī te blakus ceļa mums virsū, viņiem gan zīme dot ceļu, bet tur ik pa brīdim mēdz kāds parādīties. Nu, es te drusciņu par vēlu virzienu rādītāju varēju parādīt nedaudz ātrāk. Tālāk, šeit mums ir divvirziens. Kādu mirkli bija vienvirziens, tagad ir divvirziens, esam uzmanīgi un ļoti uzmanīgi skatāmies zīmes. Tālāk mums bija komanda nogriezties pa kreisi. Tātad. Un tagad vairs pa kreisi nogriezties šeit nevar. Ir uzstādīta zīme tikai taisni un pa labi. Tātad nogriezīsimies pa labi. Nu, lūk, tad apgriezīsimies braukšanai pretējā virzienā. Šajā brīdī izbrauksim tā, kā tajā dienā bija. Bet, nu, kā jūs redzējāt, šobrīd ir te, zīmes ļoti bieži mainās un ir uzstādīta zīme, ka drīkst tikai taisni pa labi. Mēs tātad nogriežamies pa labi un izpildīsim apgriešanos braukšanai pretējā virzienā. No labās malas apstājāmies, ja? Un smuki izpildījām šo te manevru vienā piegājienā. Tālāk turpināsim pa sliedēm. Taisni tātad braukt nedrīkst, tātad redz, kur mums ir ķieģelīts, kurš nebija pamanāms. Ok, tad nogriežamies pa kreisi, jo nekāda citu zīmju nav. Un paskatāmies, kā mums te rullē zem ķieģeļa apakšā, viss tā kā maz neliekās. Nu, lūk. Ok, tad mēs braucam tālāk vadoties pēc zīmēm atpakaļ un griezīsimies tagad pa labi. Pagriežamies pa labi, virzienrādītājs, spogulis, protams. Un nogriezīsimies pa labi šeit, ja? Tātad tajā eksāmenā, kas bija tur, tas bija burtiski pāris dienas atpakaļ, ceļa zīmes te brīdī vēl ļāva izveikt kreiso pagriezienu no Jēzus baznīcas ielu uz, nevaru atcerēties, kas tā diemžēl par ielu ir, bet tur bija atļauts šis te kreisais pagrieziens. Tagad nav, nu mēs izbrauksim stipri līdzīgi, tā kā tika izdarīts tas iepriekš. Tikai drusku savādāks mums tas maršrutiņš tagad būs. Nu, lūk, tad tajā dienā viņiem bija atļauts, viņi piebrauca no šīs te labās malas, izveica labo pagriezienu šeit virzienā uz Puškina ielu. Ja? Nogriezās pa labi,
Un šeit vienvirziena ceļa sākums, viss ļoti jauki, arī tur viņš bija, tātad vienvirziena ceļš turpinās. Braucām pa labo joslu, un tad tālāk bija komanda nogriezties regulējumā krustojumā pa kreisi. Nu, tātad, kā mēs zinām, kreisais virziens pagrieziens mums ir jāizveic no kreisās malas. Šeit esat uzmanīgi, vērtējat situāciju diezgan laicīgi, ja, lai jūs pamanītu, kas notiek. Šeit daudz mācību mašīnu. Viņas te var parkoties, mēdz parkoties, līdz ar to esat uzmanīgi, laicīgi, tā, lai neiesēžaties kādam, kreisajā joslā, pavisam ilgi braucot, varat kādam piesēsties vienkārši pie astes, un tad paši saprotat, ka būs problēma, tad būs jāpārkārtojas atpakaļ pa labi, tad pa kreisi, vai arī ilgi jāgaida, kamēr šis te transports noparkosies. Tā, labi, izveicam kreiso virzienu. Pēc 100 metriem tātad mums šeit ir ķieģelis. Iebraucām. Ķieģelis. Ok, un šeit tagad ir nesaprotami, kura tad ir kura josla. Bet, mums vajag tikai ar atļauts pa kreisi, mēs nogriezīsimies no kreisās joslas pa kreisi. Un šeit bija problēma tāda, ka cilvēks nepamanīja to, ka ir šī ceļa zīme, ka ir viena josla brauc tur taisni, pretī nāk sabiedriskā transporta josla. Ja, tātad ceļš ir divvirzieni. Iebraucām līdz vidum, devām visiem gājējiem ceļu, nogriezāmies smuki pa kreisi. Šajā vietā tad abas šīs mašīnas brauc pareizi, pretī mums ir sabiedriskā transporta josla. Bija uzdevums nogriezties pa kreisi, tad ieslēdzam kreiso virzienu rādītāju. Kreisais malējais stāvoklis, pretī mums var braukt mašīnas. Ja visiem ceļš ir dots, tai skaitā arī gājējiem, gājēji neies gājēji. Labi, tad mēs braucam. Gājēji stāv uz stūrīšu, tad stāv uz stūrīšu. Protams, šeit arī esat uzmanīgi, apbraucam ar pietiekoši lielu intervālu, atgriežamies atpakaļ joslā, tā kā pieklājas. Un šeit bija uzdevums nogriezties pa kreisi. Tāpat kā arī iepriekš, pievēršam uzmanību gājējiem. Ja? Tad gājēji iet pāri, pievērsām uzmanību, skatāmies, kas mums notiek. Ir vēl kāds gājējs, nav kāds gājējs, ja nav neviens gājējs, un visas mācību un visas pārējās mašīnas ir aizbraukušas, tad varēsim sākt kustību. Bet tā, kad tur tikko bija zaļā gaisma, tad kustību mēs baigi sākt nevarēsim. Vēl atceraties, šeit ļoti bieži mēģina cilvēku uzsākt tajā mirklī, kad pa šo galveno ceļu braucošais transports nav pabeidzis līdz galam šo te manevru. Ja? Esat ļoti uzmanīgi, uzsākat kustību tikai tad, kad mašīna jums ir reāli pabraukusi priekšē pilnīgi garām, jums ir pilnīgi brīvs ceļš, tikai tad sākat kaut jebkādu veidu kustību. Tālāk bija uzdevums nogriezties pa labi regulējumā krustojumā, ko mēs arī darīsim. Šajā vietā, ja jums stipri līst lietus Gogoļa un kas mums šī te Gogoļa Puškina ielas krustojums, ja jums ir stipras lietus gāzes un, sniegs, šļura, saucat kā gribat, šķīdonis, tad šeit ir vienmēr milzīga peļķe. Esat uzmanīgi. Pat tagad, ja te kārtīgi ātrāk pabraukt, tad varētu apšļakstināt gājējs. Ja? Esat uzmanīgi, gājējs mēs apšļakstināt nedrīkstam. Jāievēro ar gabarītu un raksturu lielumu braucot ar vieglo automobīli, ja? Tā, lai mums neviens nebūtu cietējis. Tālāk nākošajā regulējumā krustojumā mums jānogriežās pa labi, un tad mēs braucām virzienā uz Bausku, turpinājām. Var stāvēt labajā malā uzreiz. Protams, mans ieteikums ir būt pietiekoši uzmanīgiem tā, lai jums tur nav jācīnās ar pārējiem transporta līdzekļu vadītājiem. Ja? Nav jātaisa dragreiss un jāskatās, kurš tad būs pirmais. Bet cenšaties braukt uz šiem te 50. Šeit ļoti vienmēr uzmanīgi vērtēt, kas mums notiek. Tagad, kā mēs redzam, iedegās pilnībā zaļā gaisma. Un redz, kur mums ir papildu sekcija. Joprojām deg zaļais gājējiem, tāpēc mums ir jādod viņiem ceļš. Gājējiem ceļš dots, nogriežamies pa labi. Tā, tālāk.
šeit ieskrienamies 50, cik tas ir ātri iespējams. Tā kā mums šobrīd aizsmidzināja drusciņu stiklu, tad mēs stiklu nedaudz notīrīsim. Nekautrējieties arī jūs eksāmena laikā šo te stiklu nomazgāt, notīrīt, tā lai jums būtu skaidrs, redzams skats uz dzīvi. Atceramies, ka tiklīdz nāks decembris kaut kāds, tā mums būs uzreiz viss pietiekoši interesanti ar to, ka būs šķīdonīts, būs visu laiku aizmests stikls, plus tumsa. Ja, tātad esam ļoti uzmanīgi. 70 tātad mums ir. Ieskrienamies līdz 70 un 70 km/h. Ļoti labi. Pārkārtojamies uz labo joslu, ja mums ir pilnībā brīvs ceļš. Nav ko tur stipri vizināties pa to vidējo. Protams, to drīkst darīt apdzīvotā vietā. Jūs varat izmantot visas joslas, izņemot kreiso joslu, jo tā ir tā kā domāta intensīvas kustības apstākļos, lai nogrieztos pa kreisi vai apgrieztos braukšanai pretējā virzienā, vai arī apturētu transporta līdzekli uz vienvirziena ceļa kreisajā pusē. Tā. Kas mums te notiek? Mums brauc kaut kā mācību auto, nu, un redz, kur mācību auto mums brauc tātad ar šiem te kaut kādiem nesaprotamajiem 65, bet nē, tagad uzņēma ātrumu, ja? Cenšamies braukt maks ātri, cik tas, nu, ir iespējams, ja? Tālāk. Tad, kad jūs pasaka, ka uz Bausku jābrauc, gan galvenais neraujiet šeit sabiedriskā transporta joslā iekšā, griežamies pa labi. Šeit. Un šeit joprojām atļautais ir 70, ja? Tātad nevajag uzreiz pārbremzēt. Mierīgi braucam uz 70, šeit pirms līkumiņa, mierīgi samazinam ātrumu, izvēlamies pārnesumu. Mans ieteikums ir kārtoties labajā joslā. No labās puses šeit būs stipri vieglāk aizbraukt nekā no kreisās. Protams, ja jūs jūtaties pietiekoši tā kā satrenējies, labi protat izrēķināt visus ātrumus un attālumus, droši varat braukt arī no kreisās puses, nav problēma. Bet mans ieteikums ir braukt no labās, jo jūs visu labi pareizi aprēķinat, tad jūs šādi te varat iebraukt. Tālāk. Nu, šeit mums ir problēma, mēs varētu tā kā tīri teorijā pārkārtoties, praksē mēs to nevaram izdarīt. Tagad varam izdarīt, būtu, protams, labi braukt šeit. Tā, ka jūs braucat pa vidējo joslu, bet ne uz 40, ja? Ne uz 40, draugi mīļie, saņematies. 40 ir sliktais ātrums, ar kādu braukt, ja? Braucam 50, cik tas ir iespējams. Nekādā gadījumā neizveicam šīs te darbības, kad jūs braucat 40 tikai, nezinu, tāpēc, lai pateiktu, ka jums ir baili, ja? Nu, ja ir baili, tad varbūt vajag sākt domāt, kā tās bailes labot kaut kādā veidā, bet nekādā gadījumā nevajadzētu kavēt satiksmi visiem citiem pārējiem, ja? Spogulis signāls, smuki nogriežamies, viss kārtībā. Mums rāda izcilu piemēru, kā nevajag darīt, ka mēs braucam pa visu joslas vidu gar pašu kreiso malu. Atceraties, ka pa kreiso malu kāds var izdomāt jums tur tūlīt pat, kā tikai ir izbraukts, tā izveikt kaut kādu baigo pagriezienu. Priekšā braucošais mums neieskrienās galīgi dinamiski, mēs brauksim uz 50 viņam garām. Atkal brauc uz 40, ja? Tātad turpinam. Nu, lūk, un tad bija nākošais uzdevums nogriezties pa labi nākamajā regulējumā krustojumā. Nākamais regulējumais krustojums mums ir Mukusalas iela un Bauskas ielas krustojums. Un tad tur būs attiecīgi ceļa zīme 40 km/h, ka ir jāievēro šis te ātruma ierobežojums. Mierīgi varat pārvietoties, ja jums šāda uzdevums ir, pa šo te kreiso joslu. Nav obligāti jābrauc tur pa labo. Bet, atcerieties, ja jūs braucat pa šo joslu, tad braucat uz tiem 50 km/h. Nedarat tā, ka jūs braucat 40 pa šo joslu un vēl nemēģināt pat pārkārtoties atpakaļ. Ja? Tas nebūtu tas, kas jums ir vajadzīgs. Šeit ieraudzījāt laicīgi regulējumu krustojumu, mierīgi pārkārtojieties atpakaļ, ja jums šo te mašīnu nav, un turpināt braukt pa labo pusīti. Tālāk. Obligāti pārliecināties, vai nav gājēji tajā brīdī, kad jūs tuvojaties, ja? Vai visi gājēji ir pārgājuši. Spogulis signāls,
Un no vasarā jums tā kāds motocikls var parādīties, vai motorollers, vai skūteris. Un smuki nogriežamies pa labi. Tātad šeit atļautais ātrums 40, ar tiem 40 arī braucam. Un viņi ir līdz nākošajam krustojumam. Nākošais krustojums mums bija ar, neatceros kā ielas nosaukums, bet krustojums ir šeit pat, redzams priekšā. Izgriezās mācību auto. Līdz šim te krustojumam mums ir tātad 40. No krustojuma uz priekšu uzņemam 50 km/h un turpinam kustību. Tātad tālāk eksāmena beigās jums pateiks, ka jānogriežas atpakaļ uz CSDD. Un galvenais ir neieraujiet zem ķieģelīšu pa pirmajiem vārtiem. Šeit ir otrā iebraukta. Tur jums arī eksāmens ir jāpabeidz 30 km/h. Un turpinam. Krustojums šeit, 30 km/h beidzas un aiziet. Ok, tas šim video arī viss. Ceru, ka tev viss šis te patika. Tiekamies nākamajos video. Un paraksties uz kanālu, nospied like, share un visas pārējās super pogas. Tad jau līdz nākamajam video. Čau!